Sveiki! Latvieši! Latvijas čempionāts. Saulīt spīd, beidzot 14 grādi sāk atlaist uz 12 vai 10. Stropu ezers. Taisnība būs tāda, ka pirmais un pēdējais Latvijas čempionāts šajā ezerā, jo vieta izvēlēta ir galīgi sportistiem nepatīk, man tai skaitā. Kā piemērs vakardienas man A zona, 14 sportisti. Zivis iznesa viens sportists, es 2 sasarīšus, 13-0. Tas galīgi nav vieta, kur tu vari pierādīt profesionālismu. Kaut arī vakardien es ļoti gan veiksmīgi, gan ļoti cītīgi izmakšķerēju tās 2 ziltiņas, un tas notika pēdējā stundā. Tātad varētu, nepadevos, tas arī visdrīzāk bija panākuma atslēga. Šodien ir zona man ielozējusies tieši tāda pati. 2 no zonām ir arī tieši tādas pašas līdzīgas, kur nebūs zivju. Viena zona tāda, kur ir knapi zivis, viena zona ir laba. Tā kā uz startu gandrīz visi sportisti iet ar tādām dalītām jūtām. Bet jebkurā gadījumā ziema, ledus, viss ir forši, kad vispār mēs tiekam īstenot Latvijas čempionātu zemledus makšķerēšanā, un kad daba, kā te dažus gadus atpakaļ, dod mums iespēju makšķerēt no ledus un kaifot ledus copē, jo tā ir galīgi cita copa un atšķirīga no vasaras. Tā kā novēlu visiem veiksmi, uzvar vienmēr stiprākais, jebkurā gadījumā ir zivis, nav zivis, kāds kaut ko vienmēr noķers, kāds kaut ko vienmēr atradīs, kāds kaut ko vienmēr sapratīs. Tā kā visiem veiksmi un uz priekšu, aiziet, otrā diena. Copēju jau 8 gadus uz leda, un pagājušā gada bija aizdomas ar vīru piedalīties, bet kaut kā nesanāca, nesalasījām komandu, bet šogad man piedāvāja piedalīties ar puišiem no Daugavpilī, Copevkai. Tātad man pirmais starts, cerēsim, ka viss būs labi. Tā kā emociju daudz, viss ir jauns. Kā vakar gāja? Vakar bija viens zivs. Viens asarītis, bet zona paliku 4. Visiem švaki gāja, bet kaut kā tiekam tur, kur tiekam. Pirmie vakar bijām, šodien ceru, ka būs tādi paši rezultāti. Tas skaisti nadziņi, tas palīdz copei? Tas nepalīdz, bet sievietei jābūt sievietei, arī uz leda. Pastāstīju, kas tikko notika. 5 starps ir varība. Nebija 5. Redz, Kas bija pareikinās. Bet noteikumos ierādīts, ka nedrīkst jaukt. Drīkst vai tikai dabiskā. Ir, redz, nav vairāk. Nāks vēl barot, vēl pārbaudīt. Pārbaudām, lai visiem dalībniekiem būtu vajadzīgais daudzums mateļa, tārpiņu, kurie drīkst iebarot, kuros nedrīkst iebarot. Sausā barība jābūt sausai, nekādā gadījumā nedrīkst jauktai ar dabiskiem tārpiņiem. Un lai nekur nebūtam apslēptas kādas jau sagatavotās zivtiņas, lai pēc tam nerodas nekādi strīdus jautājumi.
Kā ķerās? Nav izmēra. Pilnīgi nav. To, kā mēs domājam par mūsu taktiku vakar, šodien nekas nestrādā. Viss ir slikti. Viss ir ļoti slikti. Tiesišķums, kas tikko notika? Attālumu mērījām. It kā pretenzija bija, ka pa mās, bet viss normāli. Nebija pretenzija vienkārši. Bet drošāk var copēt tālāk. Kungs. Viņš jau uz 3 stundām ir ienaidnieks. O jā. Viņš jau tomēr kalna galā ir. Nu ko, atlikušo stundu no stūra tā arī neskāps ārā, vai ne? Domāju, ka nē. Sēdēs līdz galam. Nu, man jau skaitījās lielas divas bija. Tāds atšuks bija. Un viena tāda raudiņa. Tas jau bija tā, ka jau visiem asariņi nobirst. Un vēl pavajadzās izvilkt. Bet vispār viņš bija tāds taktika jau kaut kāda bija. Vakar mums viņa pilnīgi nenostrādāja. Nu, vidējs rezultāts. Nebija veiksmīgs, tāpēc bija pakaļā. Un šodien mēs būtībā neko nesamainījām. Strādājām pēc tās pašas, vienkārši bija bišķiņi varbūt ziltnis. Es tā dzirdēju, ka pa sektoriem mums bija labākāk, pēc ka bija ko ķert. Bet tā jau, viņš bija interesants šis te posms bija. Viņā zivs nebija, bet viņš bija tā zivs bija tāda, nu pilnīgi ne tā kā pierasts ķertiņu čempionātā. Viņas kaut kur ir blakus sektoram čupām, iekšā nav, sektorā stāv gaisā neķerās un bija interesanti no barības mūk. Tagad tā, man patikās. Pirmā pieredze Latvijas čempionāta, nu ko var teikt, es esmu laimīga, priecīga, tāpēc ka vakar paliku 4. savā zonā, šodien arī paliku 4. Tas ir ļoti labs, negaidāms rezultāts. Stresiņš bija, tāpēc ka iepriekš piedalījos tikai vietējās sacensībās, tur apkārt Aglonai, Prēļos, Dagdā, bet tur arī man bija labi rezultāti. Un pagājušā gada parunāju ar vīru, pateicu, ka gribu augt, un šogad bija ļoti laba iespēja piedalīties ar pušiem no Daugavpilī, komandā Copavkai Daugavpils. Un es ļoti ceru, ka šodien mēs trīnieka tiksim. Jā, tā kā pirmai pieredzēju, emociju daudz, un es ceru, ka nākamā gada es arī startēšu un varēšu sevi parādīt vēl labāk. 1 kilograms 966. A-sektor, numurs 11. 0,324.
Mēs esam 3. vietā, bet mēs esam uz pedestāla. Beidzot, mēs nestāvam pie viņa un neaplaizījāmies, var tā pateikt. Spriežot pēc pagājušā gada, mēs 2. posmā ieguvām 2. vietu. Tas bija baigais prieks, jo mēs bijām pavisam svaiga komanda un arī profesionāli, kas arī ķēra un nodarbojas ar šo sportu. Viņi arī ir teikuši, ir zvanījuši man, saka, Maksī, jūsu komanda mums iedeva kaut kādu lielu penduļi. Jaunās asinis mums tā kā iedeva novērtēt to un aizdomāties, ko mēs darām ne tā, kāpēc jūs tikāt uz turieni, uz pedestālu un 2. vietā. Šodien arī sanāca mums tikt uz to pedestālu. Varbūt tas ir kaut kādas mācības, varbūt kaut kādas, nezinu, iemaņas, ko mēs ieguvām jaunas. Mums ļoti labi palīdzēja Aldis Vārnam, kurš ir sportā jau gadus 15, es negribu melot, plus mīnus. Viņš bija Latvijas izlasē. Un viņš mūs visu laiku, mēs ar viņu sazvanāmies, mums ir savas diskusijas, plus ar komandu visu laiku sanāksmes. Un to mēs visu izvērtējam, ko viņš mums teicis, un tā mēs jau izvērtējam, ko viņš ir teicis, un pieklausāmies pie viņa vārdiem. Tā kā liels paldies tieši šim cilvēkam, kurš mums tā kā palīdz un atbalsta mūsu komandu. Pēc sacensībām vispār kā viss notiek. Sanāk, ka mums ir treniņi. Treniņi laikam mums jāpiet visas zonas. Un tā ir izskatās, piemēram, mūsu zona, ko mēs esam apgājuši, tas ir tuvākā uz turieni zona. Un te mēs atzīmējam jau punktus, uz kurieni mums jāiet, A, B un C variants. Un tā kā mēs tiecamies uz turieni, mums ir vēl runneri tā kā novērotie, kā tādi, kuriem mums, ja kas, diskusējot te noķera zivis, jāskrien uz šejieni. Un tā kā mēs atstājam karogu un skrienam uz šejieni. Bet šitais ieguldītais darbs, tas nav vienas dienas darbs. Visas zonas jau pa vienu dienu, visas 8 zonas nav iespējams iziet. Tāpēc arī, sanāk, ka komandas darbs, tas ir izmēģināt visu, apmērīt visu, izmēģināt, kur ir zivtiņas vai kur nav zivtiņu. Tā kā kopumā mēs visu ieguldījām, mēs visu 2 dienas pēc kārtas mums bija sanāksmes, kur mēs domājam, uz kurieni iet, un, tā kā viss izdevās. 3. vieta, bet mēs uz pedestāla, tas ir baigi labi. Tad, beidzot, ziemeļnieki ir to izdarījuši. Mēs uz to mērķiecīgi gājām, un beidzot, Latvijas čempioni 1. posmā esam izcīnījuši godalgoto 1. vietu. Nākamais ezers ir mūsu piemājas ezers, un mēs tieksimies pēc nākamā kausa. 1 pārbaudam, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jā. Tu saki starts. Starts. Finish. Tie bija ātrie jautājumi. Finish, kā reiz arī ir Latvijas čempionāta 1. posma finish. Daugavpils Stropu ezers. Mēs viņu iesaucām nedaudz savādāk, bet publiski neteikšu. Tāpēc, kad dēļ grūtības pakāps ezers ir nedaudz tā smieklīgi iesaukts. Tātad es personīgi esmu šo čempionātu nostartējis perfekti, abas dienas uzvarot savu zonu, kas bija visnezivīgākā, visgrūtākā, visriebīgākā no sportista viedokļa, bet man izdevās atrast asarus. Šeit pārsvarā arī bija asarīši noteicošā zivs, un šodien es laikam noķēru 10 vai 11 zivtiņas, arī ļoti grūtā cīņā. Pareizajās vietās ar pareizajām metodēm viņas varēja atrast, bet ļoti cītīgi bija jāborējās. Komandās esam 6. no 14 komandām. Tas runāt par mūsu komandu Keits Sport Groundbites, bet baigi tālu nav arī 1. vieta. Ezers bija ļoti grūts, atkārtošos, tāpēc arī tie rezultāti ir šitādi, jo ļoti daudziem sportistiem vienu dienu ir labs rezultāts, otru dienu slikts, vienu dienu slikts, otru dienu labs. Ja. Tie, kas ir pirmie, īstenībā ļoti stabili nostartēja, abas dienas pa 21 punktam, kas ir nenormāli liels punktu skaits, jo parasti, kad uzvar tādā sportiskā, kur zivs ir vienmērīgi sadalīta tādā stadionā vai ezerā, kur mēs organizējam mačus, ja, tad 28 pat 17 punkti ir pa abām dienām uz visiem dalībniekiem. Tā kā jau no tā var izdarīt secinājums. Bet jebkurā gadījumā, jebkuri mači ir interesanti un rezultāti ir. 0 arī ir rezultāts, kas ļoti daudziem bija no mūsu sportista, makšķernieka dvēseles sportista viedokļa. Bija nedaudz neinteresanti, nevis nedaudz, bet vidēji neinteresanti pēc pakāpēm runājot.
jo, nu, tās zivtiņas, nu, jā, nu, izlozējot sektoru, tu saproti, ka te katorga gaida, vai arī tu esi jau kaut kādā zivīgākā stūrītī, ja? Kas ne līdz galam no tā sportista viedokļa un makšķerēšanas viedokļa, nu, nav interesanti. Bet nākošais ir Sudāla ezers, kur solās būt labi lomi, jo ļoti daudz breksēnu ir, pat līdz 300-400 gramiem, bet pārsvarā tie ir tādi mazie, ja, tādas plaukstiņas. Raudu ļoti daudz ir, nu, ja nebūs kaut kādas dabas kataklizmas, tad solās būt ļoti labs, zivīgs, produktīvs posms, tā kā jau bez maz vai kā mēs te ņirdzām savā starpā, jā, tūlītās mašīnā pārsienam mormiškas un rītā jau uz nākošo sacensību vietu, jo otrais posms Latvijas čempionātam būs jau pēc tieši divām nedēļām. Tā kā atkal turat īkšķus, tiekamies un par sportu!